nozīmē būt normālam pasaulē, kurā neprāts kļūst par standartu? Vai brīvība ir iespējama vietā, kur katrs tavs solis tiek kontrolēts un katra emocija nomākta? Šodien mēs ienirstam vienā no spilgtākajiem un satriecošākajiem romāniem 20. gadsimta literatūrā. Kena Kīzija meistardarbā Kāds pārlaidās pār Dzeguzas ligzdu. Kens Kīzijs, amerikāņu rakstnieks, dzimis 1935. gadā Oregonā. Viņa dzīve bija tikpat neparasta kā viņa darbi. Pēc literatūras studijām viņš strādāja psihiatriskajā slimnīcā kā brīvprātīgais, un tajā pašā laikā piedalījās ASV valdības sponsorētā eksperimentā ar LSD un citiem halucinogēniem. Šie pārdzīvojumi radīja pamatu viņa nākamajam darbam. Romānam, kas izgaismo sistēmas apspiestību un individu iekšējo sacelšanos. Romāns tika publicēts 1962. gadā, kļūstot par sensāciju Amerikas Savienotajās valstīs un vēlāk visā pasaulē. Tā stāsts risinās psihiatriskajā slimnīcā, kur jauns, dumpīgs vīrietis Rendels Patriks Makmērfijs saskars ar sistēmu, kur pārstāv augstā un manipulējošā māsa Rečeta. Viss tiek skatīts no citas personas, indiāņu Bromdena skatu punktu, kurš izliekas par mēmu un muļķi, bet klusībā vēro visu apkārt notiekošo. Romāns Kāds pārlaidās pār Dzeguzas ligzdu tika tulkots vairāk nekā 35 valodās un pārdots vairāk nekā 10 miljonos eksemplāru visā pasaulē. Tas iekļauts skolu un universitāšu obligātajā lasāmvielā, taču vienlaiks arī aizliegts dažos ASV štatos, kā kaitīgs un uz nemieru rosinošs. Tomēr tieši šis iemesls romānu ieceļ klasikas kārtā, to lasīja, par to diskutēja, to pētīja. Makmērfijs, brīvdomātājs, izsmalcināti dumpīgs un enerģijas pārpilns. Viņš simbolizē brīvību, cilvēcību, dzīvesprieku, visu, ko sistēma cenšas apspiest. Māsa Rečeta, kontrols iemiesojums, augstprātīga, vēsa, nepielūdzama. Sistēmas sejas. Vadonis Bromdens, stāstītājs, kurš klusē un cieši līdz atrodas spēku rīkoties. Viņa klusums ir pretestības forma, un viņa pamošanās patiesa transformācija. 1975. gadā režisors Milošs Formans uzņēma filmu pēc romāna motīviem. Galvenajā lomā Džeks Nikolsons, kurš radīja vienu no ikoniskajām lomām kino vēsturē. Luīza Flečer kā māsa Rečeta, neatkārtojama. Filma ieguva 5 Oskara nominācijas. Labākā filma, labākais režisors, labākais aktieris, labākā aktrise, labākais adaptētais scenārijs. Tikai 3 filmas kino vēsturē ir ieguvušas šos 5 svarīgākos Oskarus, un šī ir viena no tām. Tagad šis stāsts ir pieejams latviešu valodā, audiogrāmatas formātā, platformā Audiolasītā. Turklāt jāpiemetina, ka to lasīs izcilais latviešu aktieris Gins Grāvelis. Viņa balss piešķir Makmērfijam nevien spēku, bet arī maigumu. Māsai Rečetai ledainu kontroli un vadonim Bromdenam klusumu, kas kļūst skaļāks par vārdiem. Kens Kīzijs nekad nav redzējis filmu pilnībā. Viņam traucēja, ka filmā netiek atspoguļots Bromdena iekšējais monologs, kā tas ir romānā. Grāmata iedvesmoja vairākus mūsdienu rakstniekus un režisors, tostarp Čaku Palaņaku kultu romānu Cīņas klubs sarakstīšanai. 2020. gadā Netflix radīja seriālu Rečet, kas izpētīja māsas Rečetas izcelsmi. Romāna nosaukums nāk no bērnu skaitāmās dziesmas, kas simbolizē brīvības meklējums un sabiedrības trauslumu. Klausies Kāds pārlaidās pār Dzeguzas ligzdu platformā Audiolasītā. Latviešu valodā Gina Grāveļa neaizmirstamajā lasījumā. Piedzīvo šo klasiku tā, kā to vēl nekad neesi darījis, caur balsi, emocijām un klusumu. Lejuplādē Audiolasītavu lietotni vai klausies tiešsaistē. Tava biblioteka kabatā.